No 7. līdz 9. februārim visi tiek laipni gaidīti Brīnumzemē, 16. starptautiskajā ledus skulptūru festivālā, kas notiks Jelgavā, Uzvaras parkā. Šajā gadā no 63 skicēm tika atlasītas 30 labākās, kuru autori pārstāv 8 pasaules valstis. Festivāla darbi tiks radīti no vairāk kā 70 tonnām ledus. Un, ja arī festivāla dienās Jelgavā nebūs sniega, tad Uzvaras parks būs vienīgā vieta pilsētā, kur valdīs baltā stihija. Tas būs iespējams pateicoties sniega lielgabaliem. Bērniem programma vispilgtākā būs sestdien un svētdien no 11. līdz 4. pēcpusdienā. Un tur būs gan jūrmālas teātris ar bērnu izrādi, gan arī atrakciju parks. Festivāla apmeklētājus priecēs gan Lauris Reiniks, Samanta Tīna, Ivo Fomins, grupa Muzīka, deju grupas Intriga un Benefice. Šī gada jaunums ir ledus skulptūra festivāla mobilā aplikācija, kuru jūs varat lejuplādēt bez maksas. Šo aplikāciju atverot, mēs redzam visus jaunumus, kā nokļūt līdz festivālam. Mēs redzam biļešu cenas, mēs redzam pa dienām pasākumu programmu. Mēs redzam fotogalerijas un video materiālus gan par iepriekšējo jubilejas, 15. gada jubilejas festivālu, gan arī par šī gada tādām svarīgākajām lietām. Mēs sadarbībā ar Biļešu paradīzi visā Latvijā organizējam šo biļešu pārdošanu. Iepriekš pārdošanā arī ir biļetes lētāks. Brīnums arī būs tas, ka 16. gadā mums arī ir 16 minūtes bezmaksas ieeja. Piektdien pirms 18, sestdien, svētdien pirms 10, šīs 16 minūtes līdz 18, 16 minūtes līdz 10 ir bezmaksas ieeja, jebkuram. Savukārt pārsteigums ir mūsu Jelgavas skolēniem, kuri uzrādot savu skolēnu apliecību, var justies ne tikai piederīgi Jelgavas pilsētai, bet arī par €1 iekļūt un apskatīt uz visu dienu šo brīnumu, šo ledus brīnumu piektdien, sestdien, svētdien. Arī būs iespēja notiekošo Uzvaras parkā redzēt caur internetu no mūsu mājaslapas, kas tad un kā notiek. Iespēja apskatīt ne tikai konkursu darbus, bet, protams, iespēja arī nofotografēties pie fotoskulptūrām. Speciāli šim notikumam tika radītas 3 fotoskulptūras. 16. starptautisko ledus skulptūru festivālu Brīnumzeme jau tradicionāli atbalsta Jelgavas pilsētas dome, akciju sabiedrība SEB banka un ceļu būvniecības sabiedrība IGATE.